Labvakar, dargie draugi, labvakar, brāļi un māsas, lai Dievs jūs svedī. Druscītiņi gribu parunāt, nezinu, man pašam liekas varbūt par smagākām tēmām. Iesākšu ar 2. Timoteja 4.3, 2. vēstule Timotejam, 4. nodaļa, 3. pants. Vienkārši citēšu tur dažas frāzes, kur pēc pašu iegribām, kā ausis sniedz. Apostols Pāvils norāda, ka pēdējos laikos cilvēki izvēlēsies vārdu pēc tā, ko viņi gribētu, kas viņiem ir ērti, kas viņiem ir izdevīgi, kas viņiem der. Un tā, ka tas ir patīkami viņa ausī, viņi dzirdēja, ka viņi jūtās somulīgi un labi. Apmēram tā iepriecina mani, izklaidē mani, dari tā, lai izejot no dievkalpojuma, es justos labi. Labi var justies dažādās vietās un dažādos apstākļos, labi var justies, baudot mākslu, kas kuram patīk. Labi var justies vērojot saulrieti, es nezinu, ir tās lietas, kas cilvēkiem patīk. Man pašām es labi jūtos, kad ēdu šokolādi. Ir daudz un dažādas lietas, bet par Dievu vārdu tā nedrīkst. Tas nav nopietni. Bībele brīdina, ka pēdējos laikos cilvēki tā darīs. Viņi meklēs, lai ir labi, lai ir patīkami, un nedomās par galveno. Es nereiz vien esmu teicis savā draudzē, ja tu nespēji šeit atrasties, ja tev te ir pa grūti, tev kaut kas nepatīk, meklēs citu draudzi, lūdzu, es saku, pameklē tādu, kur māca patiesību. Vienkārši pameklē, kur māca patiesību. Pārējais, tu pat galā pats var mesties kalpošanā un sakārtot, ja kaut kas neiet, bet vārdam ir jābūt patiesam, un tas ir absolūti svarīgi, un ar to nevar rotaļāties. Tā nav tāda spēlīte, gan ja man izdosies, gan jau es trāpīšu. Nē. Vai tu trāpīsi, vai tu netrāpīsi. Jēzus ļoti konkrēti teica, ka tie, kas dara viņa debes tēva prātu, tie ir viņa ģimene. Tie ir viņa tuvinieki. Un atšķirot gudros no naivajiem, jeb muļķīgajiem, viņš teica, ka tas, kas man vārdu dzird un dara. Un tiklīdz pielieto vārdu dara, daži atkritās no darīšanas ar vienkāršiem vārdiem. Tā jau ir bauslība, ne muļķības. Dieva vārds ir Dieva vārds. Un, kad mēs sludinām dara, mēs nesludinām bauslību, mēs sludinām žēlastību, jo žēlastībā mēs esam pestīti. Un mēs nedaram tāpēc, lai būtu pestīti, bet tas, kas notiek manā dzīvē, rāda, ka es esmu pestīts. Jo redzi, es visu daru jaunu. Tā Bībele saka, kas Jēzu Kristū, tas ir jauns radījums, vecais ir pagājis, visam jābūt jaunam. Vēstule romiešiem ir lielās žēlastības vēstule runā par to, ka tie, kas klausa miesai, burtiski tā ir nāve, viss cauri, tev jādzīvo Dieva garā. Viņi runā, ka tu esi nomiris vecai dzīvē, tu esi uzcēlos, lai dzīvotu jaunai dzīvē. Tāpēc Jēkabs saka, tu jau vari stāstīt par savu ticību, parādis, grib redzēt. Nav. Reālai ticībai ir reāli redzami augļi. Mutes ticība var būt daudziem. Reāla ticība. Es gribu redzēt augļus. Stāstīt var daudz un dažādi. Un es jums gribu atgādināt dažas raksturvietas no Bībeles, praktiski 2 no Atklāsmes grāmatas, kur runā par to, ka cik tas ir svarīgi, būtiski svarīgi, nevis atrast kaut ko patīkamu savai dzirdēji, bet atrast to, kas patīk Dievam. Ja Bībelē rakstīts, bez svētas dzīves neviens to kungu neredzēs, tad bez svētas dzīves neviens to kungu neredzēs. Ja Bībele saka, esiet svēti visā savā dzīvošanā, punkts. Esiet svēti visā savā dzīvošanā, bez atlaidēm, bez atkāpēm, pieliec visas pūles. Amen. Jūs teiksiet, kā lai to dara, tā pati mīļā vēstule romiešiem, gara spēkā, dariet galu miesas darbībai. Kur vēl skaidrāk? Un tepat nevar attaisnoties, man to neskaidroja, man to nepateica, jebkurš to var izlasīt, jebkurš to var saprast. Lūk, Atklāsmes grāmata 2. nodaļa izlasīšu no 14. līdz 16. pantam. Atklāsmes grāmata 2. nodaļa no 14. līdz 16. pantam. Bet tas vien man ir pret tevi, ka tev tur ir daži Bālām mācības turētāji, kas mācīja Balaku celt apgrēcību Izraēla bērnu vidū, ēst elku upurus un piekopt netiklību. Tev tur ir arī daži Nikolaitu mācības cienītāji. Atgriezies, bet ja ne, tad es nākšu drīz pie tevis un karošu pret viņiem ar savas mutes zobenu. Un Dievs saka, es nākšu un karošu. Draudzes burtiski, šeit rakstīts eņģelis, tātad vēstnesis, tas, kurš nes vēsti, sludina Dievu vārdu, sauciet viņu par mācītāju ganu, kurš no vārds jums labāk patīk, bet Dievs viņam saka, klausies, tu esi pieļāvis, tev tur ir
tādi, kas nedara to, jeb nemāca to un nepraktizē to, ko es esmu mācījis. Nikolīti budiski nozīmē, ka tev ir tādas idejas draudzē un ir cilvēki, kas piekop idejas, ka jūs varat dzīvot pasaulīgi un vienlaicīgi uzskatīt sev par kārtīgiem draudzes locekļiem. Par Balaku, par Bilejām, tur tām lietām var izlasīt vecajā derībā, tur bija tāda viltība, kā novērst Izraēlu no patiesā Dieva, lai varētu tiešām nākt sods par Izraēlu, un Dievs ar to nav mierā. Dievs saka, es nākšu un karošu, un es tev prasīšu, vai tu zini kādu, kurš varētu uzvarēt karā Dievu. Es saticis kādu, kurš varētu uzvarēt karā Dievu. Tu domā, ka tu esi tik spēcīgs, ka viņam varēs pastāstīt un, tā teikt, izgriezt rokas un piespiest Dievu atzīties, ka tev ir taisnība, un viņš ir kaut kur kļūdījies un pārspīlē, ka tas nav iespējams. Mēs dzīvojam 21. gadsimtā, lai Dievs tā kā pierod. Dievs neplāno pierast. Dieva vārds ir patiesa, Dieva vārds nemainās, un to, ko viņš teica, tas tā arī paliks. Un Dievs no manis sagaida, ka es pieņemšu viņa vārdu, ka es dzīvošu tā, kā viņš sagaida. Viņš sagaida to no tevis. Lūk, ko nozīmē būt Dieva bērnam. Dieva bērns ir tie, kas dara mana debes tēva prātu. Ja tu nedari, tu neesi Dieva bērns. Pamodies, ir pēdējais laiks atgriezties. Tas ir žēlstības vārds. Tas nav nekāds soda vārds, kas nāk tavās ausīs. Ja tu vēl dzirdi vārdu par atgriešanos, tā ir žēlastība. Sods ir sācies tad, kad tu vairs nedzirdi. Tad, kad tu vairs nedzirdi, tad, kad tu vairs neklausies, bet kamēr tu dzirdi, kamēr tu klausies, tas nozīmē, Dievs klauvē pie tavas sirds un saka, klausies, vecīt, ir laiks mainīties. Ir laiks mainīties. Un izlasiet Pētera vēstuli. Pēters saka, viņš saka, ja Dievs atliek sodu, tas tāpēc, ka viņš žēlsirdīgs, viņš gaida, viņš dod laiku atgriezties. Dieva vārds nav mainījies. Tāpēc vien, ka tu atļaujies grēkot un nekas tavā dzīvē slikts nenotiek, nenozīmē, ka Dievs ir mainījies. Dievs ir tāds, kāds viņš ir, viņš gaida, lai tu varētu atgriezties. Dievs saka, es nākšu un karošu. Tie, kas dzīvo nepareizi, viņš saka, es nākšu un karošu. Un ja tu zini kādu, kurš var uzvarēt Dievu, tad tu esi unikāls cilvēks. Jo tāda nespēka, nevaras, nekā tāda nav, kas varētu uzvarēt Dievu. Dievs ir pāri par visu augstāks. Mēs lietojam tādu vārdu kā transcendentāls, pārāks par mūsu izziņas robežām, ārpus tā, kur mēs dzīvojam un atrodamies. Un vienlaicīgi viņš ir ļoti iesaistīts mūsu dzīvēs. Ļoti iesaistīts, jo viņš strādā un savā žēlstībā mūs aicina pie sevis. Un turpat Atklāsmes grāmatā 2. nodaļa, no 20. līdz 23. pantam. Atklāsmes grāmatā 2. nodaļa no 20. līdz 23. pantam. Bet man ir pret tevi tas, ka tu ļauj vaļu sievietei Jezebelē, kas sauc par pravieti, mācīt un pievilkt manus kalpus, piekopt netiklību un ēst ēlkupurus. Es devu viņai laiku atgriezties, bet viņa negrib atgriezties no savas netiklības. Redzi, es metīšu viņu slimības gultā un tos, kas ar viņu piekopuši netiklību lielās bēdās, ja tie neatgriezīsies no viņas darbiem. Viņas bērnus es nonāvēšu, visas draudzes atzīs, ka es tas esmu, kas pārbaudīgs un sirdis. Es došu jums katram pēc jūsu darbiem. Es došu jums katram pēc jūsu darbiem. Un te patiesībā es varu nodalīt tādas, 3 grupas, kur Dievs ir pret. Un pirmais ir tas, kas pieļauj. Viņš atkal uzrunā draudzes eņģeli, viņš saka, tu pieļauj, tev tur ir, tu pieļauj, man tas ir pret tevi, man tas ir pret tevi. Un Dievs nepieņem, ka mācītājiem ir atšķirīgs viedoklis no Dieva. Tā nav mācītāja draudze. Draudze ir Dieva. Draudze pieder Dievam. Jēzus Kristus ir atpircis sev cilvēks ar savām asinīm. Tas ir viņa īpašums. Tāpēc Bībele saka, jūs nepiedarat sev. Jūs esat dārgi atpirkti ne ar zelta un sudraba šīm iznīcīgām lietām, bet ar nevainojamā, jeb nevainīgā jēra kunga Jēzus Kristus asinīm. Tu neesi vairs savs, tu piederi viņam, draudze ir viņa, draudze ir Kristus miesa, Kristus ir draudzes galva, mācītājs nav draudzes galva, lai arī kā viņš tēlot, ka viņš ir galva. Un jo lielāka galva, jo bīstamāk patiesībā tādā draudzē. Kristus ir draudzes galva, un mācītājiem tieši tāpat kā tev ir jānes atbildība Dievu priekšā. Bībelē neparvelti rakstīts netopiet draudzes par mācītājiem, jo es uzņemos atbildību kā kalpotājs, kā mācītājs ne tikai par savu dzīvi, bet arī par to, ko es cenšos tev mācīt, ko es cenšos tev kā cilvēkam stāstīt. Un Dievs saka, man tas ir pret tevi, ka tu pieļauj. Un tad tur ir konkrēti pārkāpēji, kas ir paklausījuši, protams, arī šī pravieta pārkāp Dievu vārdu, viņa aicina līdz cilvēks pārkāp Dievu vārdu. Un es tā drusiņi sadalīju 2 daļās. Ir pārkāpēji, tie, kas pārkāpj, kas neklaus, kas burtiski novēršās no patiesības un reāli
pieļauj grēku savā dzīvē, jeb dara grēku savā dzīvē. Un Dievs sodīs arī gan pašu pravieti, kas viņus musina, gan tos, kas pārkāp. Tāpēc es skatos, ka Dievam ir pret to, kas pieļauj šādas lietas draudzē. Dievs ir pret tiem, kas pārkāpj šajās lietās Dievu vārdu, un Dievs ir pret tiem, kas musina uz to. Dievs ir pret, un kā var iztēloties? Cilvēki man saka, jā, bet mūsu mācītājs atļauj. Vai mācītājs tev var pasargāt no Dieva soda? Vai tā ir mācītāja draudze, kurš nosaka kārtību? Ja tā ir mācītāja draudze, kur mācītājs nosaka kārtību, kas ir patiesība un nav patiesība, tad tā nav Kristus draudze. Kristus draudzē īstā patiesība ir tā, ko ir noteicis Kristus. Viennozīmīgi, savādāk nav. Ja tā nav Kristus patiesība, tad es to nesaukšu par Kristus draudzi. Tad to nevar saukt par Kristus draudzi, jo kā var saukt par Kristus draudzi to, kur galva ir kaut kas cits? Un galva nav Jēzus Kristus. Jūs teiksiet, Dāgar, tas ir pārāk saržģīti. Ne, tas ir vienkārši atver Bībeli un izlasi. Kurš nespēj izlasīt vēstuli Galatiešiem un saprast, kas ir miesas darbi? Kas tur sarežģīts? Tāpat gara auglis. Kas tur sarežģīts? Tur ir pavisam vienkārši. Vēstulē Korintiešiem var izlasīt veselu sarakstu ar lietām, ko Dievs sauc par grēku, un apostuls Pāvils saka, jūs kādreiz tādi bijāt, jūs esat nomazgāti. Jūs esat nomazgāti. Vai tas ir grūti izlasīt? Novelciet veco cilvēku, apvelciet jauno cilvēku, kas ir kāds? Līdzībā pēc Kristus. Līdzībā pēc Kristus. Un tad tu sāc saprast, esiet svēti, ka es esmu svēts. Tad tu sāc saprast, esiet svēti visā savā dzīvošanā. Mācītājs tev nevar pasargāt. Tas, ka mācītājs kaut ko pieļāva, nenozīmē, ka Dievs ar to samierināsies. Es nespēju iztēloties dialogu, kur Dievs atnāk un saka, klausies, tev tu draudzē uzvedās tā, kā es neesmu Dievu vārdā noteicis, tā kā nav mana pavēle. Un kas tas ir? Un mācītājs saka, zini, man bija grūti ar viņiem un es pieļāvu. Un Dievs saka, nu tad viss kārtībā. Tā nekad nav noticis. Tā nekad nav noticis. Un es varu atcerēties tikai vienu vietu, kur Dievs teica Mozum, paej malā, un es viņus iznīcināšu. Un Mozes teica, nē, atstāja. Un Mozes viņiem dažādas argumentus Dievam teica, un Dievs atstāja. Bet vienalga, tie, kas turpināja sacelties pret Dievu un neklausīja Dievu, viņi visi gāja bojā tūkstnesī. Viņi visi gāja bojā tūkstnesī, viņi neiegāja apsolītā zemē. Un, protams, esmu dzirdējis ar argumentus, kur man saka, vai mūsu draudzē tā nemāca, un tad vēl tie skaistie vārdi, mūsu draudze ir atvērtāka, mēs esam saprotošāki, mēs pieņemam visus cilvēkus. Hei, mēs arī pieņemam visus cilvēkus, bet mēs cenšamies viņus nemānīt. Mēs cenšamies viņus nemānīt, jo neviens netiks debesīs tāpēc, ka es viņam iestāstīšu, ka viņš ir kārtībā. Debesīs tiks tikai tie, kur vārds ir rakstīts mūžīgajā dzīvības grāmatā. Tu pārliecinies, vai tavs vārds tur ir, un to var zināt. Tā pašā vēstulē romiešiem ir rakstīts, ka viņa gars mūsu sirdīs sauc Aba Tēvs, viņš dod liecību, es zinu, ka es esmu Dieva bērns. Un tajā brīdī, kad es apskatos savu dzīvi, es redzu, ka Dievs to ir mainījis. Kad es skatos uz cilvēku dzīvēm, kur ir iepazinuši Jēzus Kristus, es redzu, ka viņu dzīves Dievs ir mainījis. Es redzu gara augli, es redzu, ka viņi savā dzīvē pilda Dieva vārdu, un ja arī viņi klūp, viņi to uztver kā milzīgu traģēdiju, viņi nāk Dievu priekšā, nožēlo, jo svētais gars viņiem neļauj palikt šajā stāvoklī. Tu man teiksi, nē, es tik nosodoši, es neesmu nosodoši, es pārdzīvoju, man ir žēl, es gribu redzēt, ka cilvēki mēģina sekot Dievam pa īstam, nevis meklē attaisnojums. Vai draudzes mācība var atcelt Dieva pavēles? Nē, nekad. Nemūžam nebūs tā, ka Dievs tevi tiesās pēc manas dogmatikas vai pēc kāda cita dogmatikas. Dievs tevi tiesās pēc sava vārda. Tu zini Dievu vārdu, tad kāpēc tu to nepildi? Kas tev ir iestāstījis, ka tu vari to nepildīt? Kas tev ir iemācījis, ka tu vari aizdreifēt no vienas draudzes uz otru un justies labāk, jo tur to tev neatgādina? Tam nav nozīmes, ko tev atgādina. Dieva vārds nemainās. Un tu zini Dievu vārdu patiesību. Tie, kas esat uzcītīgi mēģinājuši kalpot Dievam patiešām no visas sirds, un jums reizēm skaties apkārt un domājat, pasties, tas dzīvo tā, tas dzīvo šitā, un pasties, un viņam nekas nav, un es te cīnos un mēģinu kalpot Dievam. Turpini. Taisnais, lai turpmāk pastāv taisnībā. Svētais, lai turpmāk pastāv svētumā. Es šeit saviem vārdiem saku to, kas ir rakstīts atklāsmes grāmatā. Jā, tur ir rakstīts netaisnais, lai turpina darīt netaisnību, bet kamēr ir šodien, ir laiks nožēlot savus grēkus, ir laiks nožēlot savu viegprātību un reāli atgriezties pie Dieva. Tās nav muļķības.
Te nav nekāds cirks vai teātris, kur mēs tēlojam kristīgo ticību. Tā ir reāla dzīve, kur tu esi nomiris savam grēkam vecajam un dzīvo Jēzum Kristum. Vai tu dzīvo Jēzum Kristum? Ne pēc mana standarta, ne pēc tava, ne pēc pat tava mācītāja vai baznīcas standarta, vai pēc Dieva standarta tu vari pateikt, jā, es dzīvoju Kristum. Ja tu vari to šovakar pateikt, lai Dievs tev bagātīgi svētī, bet ja tava sirdi iežogās šaubas un bailes, es aicinu tevi nometies šodien uz ceļiem, tūlīt tagad, tu negaidi rītdienu, un saka, Tēvs, piedod, es gribu dzīvot tev. Es gribu dzīvot tev. Debes Tēvs, tev lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Kungs, mēs zinām, ka tie, kas pieder tev, ir savu grēcīgo miesu, budiski grēcīgo dabu situši krustā ar visām kārībām un iekārošanām, un viņi uzcēlušies un dzīvo tev. Un es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, lai šodien cilvēki, kungs, neviens sajūt savā sirdī šo vēlmi un patiešām sāk dzīvot tev. Un es lūdzu par tiem, kur jau to dara, Dievs, no visas sirds, dod viņiem spēku, lai viņi nepiekūst, Dievs. Jo tavs vārds saka, ka pēdējās dienās būs grūti laiki, kungs, Dievs, ka ļaunums vairosies un mīlestība pie daudziem izdzisīs. Es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, lai viņu mīlestība uz tevi pieaug un nostiprinās, kungs, Jēzu. Un lai viņi arī mīl savu tuvāko, kā sevi pašu Tēvs, lai viņi dzīvēs var redzēt tavu garu augli un sekošanu tev dzīvībā, piepildīt ar tavu garu, mans kungs, un stāvot tavu vārdu patiesībā. Kungs, tu esi patiesība. Palīdz mums stāvēt tavā vārdā. Jēzus Kristus vārdā, Tēvs. Amen.